Lai būtu vieglāk izprast stabiņu lomu reālajā dzīvē, aizvietosim tos ar mašīnām. Svarīgākie stabiņi ir priekšējās mašīnas stūris un aizmugurējās mašīnas tālākais lukturis. Apturam mašīnu tā, lai jūsu mašīnas aizmugure būtu nedaudz pirms stāvošās mašīnas. Izgriežam stūri pa labi un braucam tik līdz kreisajā spogulī ieraugam aizmugurējās mašīnas tālāko lukturi. Iztaisnojam stūri un braucam tikmēr jūsu mašīnas aizmugurējais kreisais sāns nostājas uz iedomātās līnijas ar aizmugurējās mašīnas kreiso stūri. Izgriežam stūri pa kreisi un iebraucam maksimāli līdz aizmugurējai mašīnai. Bet neaizmirstam iztaisīt korekciju uz priekšu, lai novietotu mašīnu pa vidu.